2. oktobrī patstāvīgais Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiāles vadītājs Jānis Vanaks atstāja savu amatu saistībā ar aiziešanu pelnītā atpūtā. Joprojām viņa vieta ir brīva. Tika izsludināts konkurss uz vakanto amatu. Mēs tiešām aicinām visus cilvēkus, kas dzīvo Daugavpilī, Daugavpils tūmā, ja varbūt kāds ir drosmīgāks un būs mobils uz Daugavpili, iepazīties ar šiem konkursu nosacījumiem un izvērtēt savas iespējas un drosmi uzņemties Daugavpils filiāles vadību. Daugavpils filiāle Nodarbinātības valsts aģentūrā ir otra lielākā filiāle, ārkārtīgi nozīmīga filiāle. Daugavpils teritorija ir ārkārtīgi nozīmīga arī teritorija mūsu valstī un mūsu tautsaimniecībai, tādēļ ir svarīgs labs Nodarbinātības valsts atbalsts cilvēkiem, kas meklē darbu, un darba devējiem, kam vajadzīgs darba spēks. Potenciālajam kandidātam vadītāja amatā vietējā filiālē jābūt 2. līmeņa profesionālā augstākā vai augstākā akadēmiskā izglītība, darba pieredzē vadītāja amatā vismaz 2 gadus, vēlams valsts pārvaldes iestādē, Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata pienākumu pildīšanai nepieciešamās kompetences ietvaros, sadarbības plānošanas, organizēšanas, kontroles un komunikācijas prasmēm. Izņemot to, vēlamas vismaz 2 svešvalodu zināšanas angļu un krievu, kā arī prasmes strādājot ar datoru un biroja tehniku. Ikmēneša alga nākotnes vadītājiem var būt no 1003 līdz 1318 eiro pirms nodokļu nomaksas, atkarībā no pieejamās profesionālās kategorijas. Motivācijas vēstuli, CV un dokumentu kopijas par izglītību jānosūta līdz 9. novembrim uz e-pastu karina.dzene@nva.gov.lv vai ienesot personīgi Nodarbinātības valsts aģentūras juridiskā departamenta personāla nodaļā. Papildus informāciju var saņemt pa tālruni 6702 1770.